Valsts lietišķās mākslas studija Bārbele darbojas vairāk jau kā pusgadsimtu. Mūsu studijā var apgūt gandrīz visus tekstilu rokdarbus, sākot no izšūšanas līdz jostu celošanai. Bet mēs esam atpazīstami tieši ar mūsu mežģīnēm un ar mūsu mežģīņu prasmēm. Izstāde Mežģīņu vēji ir tāda poētiska un simboliska interpretācija par divu skaistu elementu savienošanu – vēdeklis un mežģīnes. Centrālais izstādes priekšmets ir vēdeklis, bet izstādē mēs varam apskatīties arī tradicionālos dvieļus, kas ir lins un ar skaistām mežģīnēm galos. Tāpat mēs varam redzēt arī tradicionālās zeķes un cimdus, bet lielākais uzsvars ir tiešām uz šīm smalkajām, trauslajām mežģīnēm, kas ir veidotas dažādās mežģīņu tehnikās, gan knipelēti, gan frivolitē tehnikā veidoti, gan tamborēti vēdekļi. Studijā Bārbele mēs aktualizējām arī kursus. Un kursu ietveros cilvēkiem bija iespēja iemācīties un saprast, ko nozīmē knipelēšana, ko nozīmē frivolitē tehnikā darināts mežģīns. Un mums ir iesaistījušies studijā, ko es esmu ārkārtīgi priecīga un lepna, jauni dalībnieki. Un mēs varam redzēt arī jauno dalībnieku pirmos darbiņus, kas ir, kā saka, ugunskristības viņiem. Šeit, piemēram, ir knipelēšanas tehnikā veidots vēdeklis, un šeit meitene ir eksperimentējusi ar ādu, un uz ādas ir veidojusi dažādus atspiedumus un gleznojumu, un izmantojusi arī, kā viņi iemācījās frivolitē tehnikā taisīt elementus, un šie elementi ir ielikt iekšā vēdeklī. Savukārt tālāk mēs varam apskatīties tamborētus vēdekļus. Tie jau mums ir pieredzes bagāti studijas dalībnieki, un lielākais izaicinājums bija nevis šī tamborēšana, bet vēdeklim piestiprināšana pie šīm ribiņām, lai viņš funkcionētu un lai viņš tiešām arī strādātu. Savukārt šeit tālāk mēs varam redzēt atkal frivolitē tehnikā veidotus, jeb kuģīšu tehnikā veidotus vēdekļus. Un šeit arī meitenes ir no jaunajiem dalībniekiem, un ļoti skaists un ažūrs vēdeklis ir izveidojies. Un savukārt arī meitene ir eksperimentējusi ar ādu un ar frivolitē tehnikā izmantotiem elementiem. Savukārt, ja mēs skatāmies otrā virzienā, tad šis ir mans meistara darbs, jeb knipelēts vēdeklis. Klāt ir arī piespraudīte šim vēdeklītim izveidota. Un arī šis vēdeklis ir funkcionējošs, un viņš tiešām arī strādā, un ar viņu var ļoti labi arī pavēdināties. Un runājot par knipelēšanu, mums ir vairāki knipelēti vēdekļi izstādē, un tāpēc mēs esam ievietojuši arī izstādes ekspozīcijā galdiņu, jeb buciņu, jeb galdiņu, kā tas process notiek, un tur var redzēt, kā šis vēdeklītis top. Šī ir knipelēšanas tehnika, mēs redzam daudz spolītes, redzam daudz adatiņas, un kādai ir jābūt šai prasmei, lai varētu izveidot šo vēdekli. Šeit arī ir knipelēts ļoti smalks vēdeklis. Jāpiemina, ka šī meitene, kas vēdekli ir veidojusi, arī ir no jaunajiem dalībniekiem. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi liels un izcils darba spējas šim cilvēkam, kā arī ir ārkārtīga precizitāte, lai šo vēdekli uztaisītu tādā līmenī, kādā viņš ir uztaisīts, jo viņš tiešām ir izveidots pēc augstākajiem standartiem. Un tieši tādu pašu uz buciņa, uz galdiņa mēs varam redzēt šo procesu, kā viņš ir iesācies, un te ir gatavs jau produkts, kāds viņš izskatās, kad viņš jau ir pabeigts. Ir arī apgleznots mums šallis un arī visādi elementi, kas ir. Un tad, kad mēs iesim tālāk, tā mēs redzēsim arī rozā vēdeklīti, kas arī ir knipelēšanas tehnikā veidots. Mums ir tāda rozā grupiņa izveidojusies, kur arī jaunie dalībnieki ir centušies un paši radījuši un tamborējuši, un tas mums ir sasaucies kopā arī ar vēdekļa krāsu šoreiz. Tad, kad mēs paiesim tālāk, tad mums ir tāds, teiksim, viens no centrālajiem punktiem. Šeit arī ir knipelēti vēdekļi, un jāpievērš uzmanība ir arī knipelēts aplis. Un šis dekoratīvais aplis, kas ir pie sienas,
Viņš arī ir knipelēts, ļoti, ļoti smalki. Mums ir meistari, kuri ieguva tikko meistara kvalifikāciju Latvijas amatniecības kamerā, Māra Rožuleja, un šis ir viņas meistardarbs. Tā kā šie vēdekļi un apļi ir viņas meistardarbs. Savukārt, ja mēs iesim tālāk, mēs knipelēšanas tehnikā redzēsim arī šalli un piespraudu, kas ir no pērlītēm, tas mums arī ir jauns dalībnieks. Savukārt, ja mēs pagriezīsimies uz otru pusi, tad mēs ieraudzīsim divus apaļus vēdekļus, un šie vēdekļi ir gan tamborēts, gan knipelēts. Tā kā viņiem ir tikai saistoša šī forma, bet mežģīņu tehnikas ir pilnīgi dažādas un atšķirīgas. Un tad mēs nonāksim pie mūsu frivolitē izcilajiem darbiem. Mēs šeit varam pie sienas redzēt karaļa Luija 14. jeb saukta saules karaļa kabatslakatu reprodukcijas. Varētu teikt tā, ka gleznās ir piefiksēti šāda veida kabatslakatiņi, un meistare, kas jau ir ilgadēja un ārkārtīgi profesionāla, ir izveidojusi šos kabatslakatus, kādi tie varētu būt izskatījušies tajā laikā. Tā kā arī tās proporcijas gan audumam, gan mežģīnes kompozīcija ir ietekmēties no tā laika. Tad mēs nonākam pie vēl viena ļoti nozīmīga punkta, kur šeit ir mums baltais stends, ja baltie stendi, un mēs varam redzēt frivolitē tehnikā divus vēdekļus veidotus, ārkārtīgi smalkus un īpašus, tamborētus vēdekļus, un pie sienas mēs varam redzēt knipelētos apļus, kas arī veido savu veidu tādu dekoratīvu un veidojot arī šo ēnu ļoti skaists dizaina priekšmets. Un pie sienas mēs redzam, mums arī jauna dalībniece ir izveidojusi vēdekli, kas ir jūras izskalotais, tāpēc viņš ir tāds mazliet spurains. Un tā jau ir māksla, ja? Tas jau mums ir mākslas izstrādājums. Un arī svārki ir tapuši, mums ir jauns dalībnieks, kas arī ir iesaistījies, piesaistījās diezgan vēlu, tāpēc vēdekli nepaspēja uztaisīt, bet tas nekas, tas viss būs priekšā, un tāpēc mēs izmantojam un parādam to, kas jau ir gatavs. Un tieši tāpatās mēs varam redzēt šeit stendā ļoti daudz pērļu rotas, kas mums arī ir mācību procesā, gan arī veidots jau apzināti. Tā kā mums izstāde, kā jau teicu, ir lielākoties jaunrade, tad mēs esam studija Bārbele atpazīstami vienmēr arī tradicionālā ziņā ar mūsu linu dvieļiem un ar mūsu linu dvieļiem tieši šiem galiem, kas ir mežģīņu gali. Tā viņi arī ir dvieļu mežģīņu gali. Viņi arī ir izlikti tādā interesantā veidā. Mēs esam ekspozīcijā izmantojuši telpas stūrus, kas bieži nenotiek, jo telpas stūri nav pateicīgi tekstilu izstrādājumu izvietošanai. Bet šajā gadījumā, jā, mēs esam izvietojuši šos dvieļus, lai parādītu, ka tradīcija arī mums dzīvo un viss mums notiek arī tradicionālajā līmenī. Mums ir arī etnogrāfiskais stūrītis. Etnogrāfiskais stūrītis mums ir maziņš un sapucēts blakus eglītei. Mums ir īstā eglīte un mums ir etnogrāfiskā eglīte. Bet ja mēs paskatītos tā uzmanīgāk, tad mēs redzētu, ka etnogrāfiskie elementi tomēr ir izmantot, un tur ir ļoti daudz jaunradas šajos cimdos un zeķēs. Ir arī tradīcijas, bet ir arī jaunradas. Un aizmugurē mums ir smuki izkārtojies aizslietnis, kas ir veidotas izālā, un tas viss ir izšūts. Kā arī eglītē mums karājās brīnišķīgi skaisti eņģelīši. Tā kā tuvojās mums jaunais gads un svētki, un būs nākamais cēliens, tad es novēlu, lai šī izstāde jums ļauj apstāties no ikdienas steigas, apskatīties lēnām uz detaļām un pārliecināties par to, cik trausls un tajā pašā laikā spēcīgs var būt rokdarbs.